Labvakar! Šajā prezentācijā es pastāstīšu par datubāžu administrēšanas rīku PG-admin. Tātad vispārībā, kas ir šis rīks? PG-admin ir rīks, ko izmanto, lai veiktu datubāžu uzraudzību, darbu ar datubāzēm un arī dažādu manipulāciju veikšanas un vispārībā, lai varētu veikt kāda veida darbus saistībā ar datiem. Un šo rīku projektu komandā izmanto programmētāji, kad notiek izstrāde pie projekta datubāžu izveidošanas, pie datu uzglabāšanas, kā arī, kad jāveic dažādas manipulācijas. Un programmētāji šajā rīkā jau izveido šīs projektu tās nepieciešamos datubāzes, uzstāda visas nepieciešamās tabulas, visas nepieciešamos datus, un tiek veikti šeit dažādi pieprasījumi, jeb manipulācijas. Un dati tiek padot tālākai izstrādē, kā piemēram citai programmēšanas, bet citai tā kā testēšanas komandai vai jebkam visam citam. Rīka funkcionalitāte. PG-admin funkcionalitāte ir kā parastiem datubāžu izstrādes rīkiem, tikai vienīgā atšķirība ir tāda, neteiksim, ka tāda vienīgā atšķirība, bet būtiska atšķirība ir tāda, kad starp 3. un 4. versiju, no 3. un 4. versiju šis rīks pārgājis ir tā kā internetu pārlu programmās, un tas arī, protams, ir ļoti labi, jo tad šis rīks nav lieki leju pielādē, jo, piemēram, komandai ir tā, ka viņiem ir jāmenedžēs serveri, lai būtu pietiekoši datiem, šīs risinājums ļoti nodara. Un pats labāk, un šai programmai ir jāleju pielādē dažas tā kā papildu programmas, lai veiktu tā kā, piemēram, automatizācija ir jāleju pielādē programma PG Agent. Un, kā jau es arī minēju, jā, rīks arī ir bāzēts internetu pārlu programmu vidē, un tas vienkārši tā kā vairāk atspoguļojas uz to, kad mazāk vietu aizņemt programmu. Alternatīvā izpēte. Alternatīvā izpētē es veicu rīku priekšrocību un trūkumu izvērtēšanu, tā kā ļoti daudzās vietās saka, ka šis rīks ir ļoti tāds kā priekšrocīgs un, protams, mīnus uzrādās, bet mīnus tā bija ļoti grūti atrast. Tādas ļoti būtisks mīnus, bet, šīs te priekšrocības ir tāds pats jau galvenais, kad rīks ir pilnībā par velti, par viņu pilnībā nav nekas jāmaksā. Un rīks uz datora darbojas salīdzinoši ātri datiem. Rīka lietotāja interfejs ir viegli saprotus, jo visas nepieciešamās opcijas priekš darbā ar datiem viskārtos ir pa galveno lapu, tieši pa kreiso pusi. Un rīka trūkumi. Rīka trūkumi ir tādi, kad šim rīkam ir ļoti maz pieejama dokumentācija, tikai viņu oficiālajā mājaslapā, un dokumentācija arī tikai angļu valodā. Tā kā, ja, piemēram, kādai citas tautības komandai šo rīku vajag, viņiem būs vajadzīgs tulks, jo dokumentācija, diemžēl, tikai angļu valodā. Un tie, kas rīku lietos pirmo reizi, būs ļoti grūti uzinstalēt, tāpēc kā alternatīvu būtu labāk izmantot kādu citu rīku. Piemēram, es atlasīju DBeaver programmu. Paša manā arī bija šī programma otrajā kursā Vidzemes augstskolā, un man arī viņa pirmo reizi uzinstalēja bija tādas kā problēmas. Bet pasniedzēja palīdzību viss tika sakārtots. Dažreiz var lietot rīks par daudz tā kā datoru procesora resursiem, un tāpēc arī būtu ieteicams labāk lietot rīku, kas to datoru darbību būtiski neietekmē. Piemēram, OmniDB, kas ir atvērtā pirmkoda rīks, un kurš ir ļoti ātrs un ļoti nedarbojas uz datora resursiem. Rīkā arī nevar veidot šīs saucamās ER diagrammas, jau angliski Entity Relationship diagrammas, kas palīdz izprast datubāzes struktūru, darbību un kā vispārībā viss ir savienots savā starpā. Un tādā gadījumā labāk ir izvēlēties citu rīku, piemēram, MySQL Workbench. Un ieteikumu uzlabošanai. Ieteikumu tā kā funkcionalitātē es tā būtiski nesaskatu īsti nekādas problēmas, vienīgais tas, ko es minēju par to, kad lieto daudz procesoru vai arī kaut kādu veidu atmiņu, piemēram, ja, piemēram, šo te operatīvu atmiņu var ļoti daudz aizņemt, dar šīs rīks un būs problēmas pēc tam. Bet es vairāk kā tā atradu ieteikumus uzlabošanai, ka viņam vajadzētu vairāk izcelt tā kā vizuālu dizainu,
Lietotāja interfeisa darbojas līdz ar pieprasījumu izpildi sakarā ar to, ka interfeisa norausta, ka tiek veikti pieprasījumi. Pašam arī šī problēma bija, un tad būtu ļoti skaisti, ja nākošais versijas šīs tiktu uzlabots. Un tiktu pievienota motīva izvēle, kas uzlabotu lietotāja interfeisu vizuālu izskatu. Tā kā mūsdienās ir šis tā kā izvēle, kad ļoti daudz cilvēki, tīpaši programmētāji, izmanto šo saucamo dark theme, jeb tumšo motīvu, jo tas tumsā ir ļoti noderīgs un tas nebojātāji tik ļoti acis. Tāpēc būtu ļoti labi jau iekļaut oficiāli šo. Un labāku optimizāciju datiem, kad tiek veikts darbs ar lielu datu apjomu, jo darbs ar lieliem datiem ļoti smagi nodara tā kā uz datoru šo te spiedienu ar visiem šiem te resursiem un tā. Un vairāk izcelt opcijas lietotāju interfeisā. Tā kā, piemēram, es jau minēju, visas vajadzīgās ir tur sānos, visas pieejamās kreisajā pusē, bet tā kā vajadzētu, ka vizuāli izcelt vai arī, piemēram, pievienot kaut kādu paskaidrošu elementu, kas paskaidrotu to, ko konkrētā opcija dara, tas būtu ļoti noderīgs cilvēkiem, kas ar šo rīku darbojas pirmo reizi. Paldies par uzmanību!